Laimīgi būt apkārt mūsu vlogā, Dieva par futbolu. Un šodien mēs esam uz konferences līgas kvalifikācijas maču. FK Auda pret FCSB no Rumānijas čempioni. Tas nebūs tiešām sīvs mačs, bet Audai viennozīmīgi dara arī nešķirst. Cerams, ka izturēsim to pretinieku spiedienu un izdosies noturēt vismaz rezultātu labvēlīgi mums. Jo man šķiet, ka godīgi Auda varētu vinnēt 1-0 ar akal izciliem Daščeviča vārtiem. Jā, cerams, Daščevičam izdosies atkārtot iepriekš jau sasniegto, gūt vārdus. Tas jau būtu ļoti labi. Un cerams, tad izdosies arī turpinājums labvēlīgāks un pirmais puslaiks rezultatīvs Audai par labu. Šodien skatīsimies, kā būs tālāk. Jā. Audas labāk, Daščevičs iecentrē un ļoti skaisti vārdi. Jā, tiešām ļoti labs sākums Audai. Cerams, otro puslaiku noturēsim uz 0-lītes un tad jau viss izdosies. Jā, vai arī vēl gols Audai? Jā, galvenais aizsardzību noturēt un tad uzbrukumā tiešām var arī turpināt sīst. Jā, no Audai aizsardzība, kā viss īstās. Dīvaini, bet turās, Puriņš glābi. Jā, īstenībā bīstams epizodes ar FCSB uzbrukumam. Tiešām diezgan daudz pieļauju kļūdas aizsardzībā. Cerams, tiešām Puriņiem daudz labi seivi. Cerams, otrajā puslaikā izdosies labāka aizsardzība un Puriņš būs līmenī arī otrajā puslaikā. Skatīsimies, kā būs. Tieši tā, cerams, būs aizbraukt.
ar 4-1. Auda sagrāva viņus. Vienkārši sagrāva. Neviens to negaidīja. Pilnīgi neviens priekš to negaidīja. Bet tas notika. Auda iet tālāk. Tieši tāpēc pirmā puslaika jau likās, ka būs tiešām spraigs mačs līdz pašām beigām, bet beigās izdevās tiešām Audai gūt 3 vārtus otrajā puslaikā. Ļoti veiksmīgi tas sanāca. Un turpmāk arī cerams nākamajā kārtā arī veiksies Audai ļoti labi. Un cerams izdosies, protams, tiek līdz konferenču līgas grupai. Jā. Tas ir mūsu vēlmes. Un tad skatīsimies, vai Auda tiks vispār iekšā konferences līgā. Jā, protams, jāatzīmē, ka pretinieki bija stipri, bet pēc spēles tiešām šķita, ka baigi neko nepierādīja. Jā. Sevi Auda dominēja, teiksim tā. Jā, tā kā ļoti labs rezultāts Audai un cerams, turpinājums būs vēl labāks. Paldies, skatieties mūsu video. Tieks!